Saku visiem radio klausītājiem labvakar šajā vakarā, un tiešām, lai Dievs katru svētī katra klausītāja brīnišķīgi šajā vakarā, un arī sāksim tad šī vakara tēmu, par kuru runāsim personīgas attiecības ar Dievu. Bet pirms tam nāksim kā jau parasti Dievu priekšā ar lūkšanu. Tiešām paldies Tev, mīļais debes Tevs, par šo brīdi, par šo vakaru, kad mēs atkal varam būt Tavu bērni kopā, Tēvs, tiešām svētī arī šo brīdi, Kungs, un tiešām uzrunā arī mūsu katru Tavu bērna sirdi, Tēvs, tiešām stiprini mūs, tiešām Tēvs stiprini mūs, spēcini, Kungs, tiešām dod mums katram spēku, Kungs, lai mēs tiešām paļaujamies uz Tevi visās lietās, lai mēs tiešām katrs liekam savu cerību uz Tevi, Dievs, tiešām, lai mēs ceram, lai mēs tiešām paļaujamies uz Tevi, Kungs, cik brīdi, Tēvs, tiešām dod mums spēku katram, un tiešām svētī arī šo vakaru īpaši, svētī, Kungs, tiešām īpaši uzrunā katru Tavu klausītāju sirdi, Kungs, tiešām aizskar katru Tavu bērnu, Dievs, tiešām aizskar katru Tavu bērnu, Kungs, lai tās visas patiesības, caur kurām Tu šovakar runās, lai tiešām tas aizskar katru Tavu bērnu, Tēvs, lai tas aizskar katru Tavu bērnu sirdi, Tēvs, lūdzu, tiešām svētī katru Tavu klausītāju šajā vakarā, Jēzus Kristus vārdā, to mēs lūdzam un slavējam Tevi. Āmen. Un tiešām slāva Dievam par šo vakaru, kad mēs varam būt kopā, un nolasīšu 27. salmu. Salms 27. Dāvida dziesma. Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties, tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm, kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Vienu es izlūdot no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Jo viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā, viņš mani sargā savas telpu pavēnī un ceļ mani augstu uz klints kalna. Tā mana galva būs pacelta ienaidniekiem redzot, es būšu altāra tūmā un izsīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdam tam kungam. Uzklaus, ja kungs mana balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs un atbildi man. Manas sirds turas pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu, es meklēju kungs tavu vaigu. Neapslēp no manis savu vaigu. Un neastum savu kalpu dusmās. Tu esi mans palīgs, neatmet mani un neiestāj mani, tu Dievs mani pestītāji. Ja mans tēvs un mana māte man apstātu, tad tas kungs mani pieņems. Māci man, kungs, tavu ceļu un vādi mani pa līdeni teku manu ienaidnieku dēļ. Nenodod manu pretinieku nomārtēju niknumam, jo viltus liecinieki ceļas pret mani un draud ar varas darbiem, bet es esmu pilns paļāvības, jo redzu tā kunga laipnība dzīvo zemē. Esi droši un stipra manas sirds un gaidi uz to kungu. Āmen. Tiešām brīnišķīgs salms,
Arī šajā vakarā mums tiek dots no Dieva brīnišķīgs vārds. Tiešām Dievs vēlas ar saviem bērniem veidot dziļas un patiesas attiecības ikdienu. Dziļas, patiesas attiecības. Lai tu tiešām būtu tas, kas meklē Dievu ikdienas, ik brīdi, savā lūkšanu kambarī, tajā vietā, kur tu esi. Meklē Dievu, meklē Dieva tuvumu. Dievs ir ar mums ikdienas, un mēs varam turēties pie Dieva, un mums nav ne no kā jābaidās, kā tiek teikts. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Tiešām Dievs ir ar tevi, un ja Dievs ir ar tevi, no kā tev bīties, ne no kā, ja tas kungs ir ar tevi. Jo Dievs ir ar mums, Dievs ir ar tevi, Dievs ir ar mums visiem. Ar visiem, ikvienu no mums. Jo Dievs mūs sargā, Viņš par mums gādā. Viņš gādā par katru savu bērnu, par katru sava bērna vajadzību. Viņš ir nomodā, rūpējās, gādā. Tikai mums ir svarīgi paļauties, uzticēties uz viņu, tad viņš arī dos visas tās lietas. Dievs arī vēlas, lai mēs būtu paļāvības pilni. Lai mēs būtu paļāvības pilni, lai mēs uzticētos uz Dievu visās lietās. Tiešām, vai tu esi uzticīgs uz Dievu visās lietās? Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu uzticīgi visās lietās uz Dievu. Nekas nevar būt labāk kā tas, kad mēs varam turēties pie Dieva un lūkoties uz viņa mīlestību. Nekas to nevar aizvietot, bet mums ir jāiet pie Dieva, mums ir jāiet un jāmeklē Dievs savā dzīvē, veidojot dziļas, personīgas attiecības ar viņu. Tāpēc meklē Dievu, un Dievs tevi svētīs un piepildīs ar savu mīlestību. Tiešām meklē Dievu. Viņš tev piepildīs un svētīs ar savu vareno mīlestību. Paļaujies un dzīvo uz Dievu. Paļaujies uz Dievu, jo bez viņa mūsu dzīve ir nekam nederīga. Ja mūsu dzīvē nav Dieva, ja mūsu dzīvē nav Dieva svētība, Dieva klātnība, tad mūsu dzīve nedara, tai nav vērtība. Tā iznīkst pati par sevi, ja tai nav Dieva. Tā iznīkst vienkārši. Bet tev ir vajadzīgs Dievs tavai dzīvei, mērķis tavai dzīvei. Dievs mūs nekad nepametīs un nekad mūs neatstās, tāpēc paļaujies uz viņu, patveries un dzīvo viņa patvērumā. Tiešām patveries un dzīvo Dieva patvērumā. Meklē Dievu savā dzīvē, meklē viņu. Tad viņš tev dos visu, pēc kā tavas sirds kāro. Viņš tev piepildīs ar slāpēm, ar klātnību, ar tuvumu, ar savu vareno un bezgalīgo mīlestību. Un kā tiek teikt Salmā 27. no 8. līdz 9. pantam, nolasīšu vēlreiz. Salms 27, 8 līdz 9. Lasu vēlreiz. Mana sirds turas pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, tev vaigu. Tiešām, vai mēs meklējam Dieva vaigu? Vai mēs meklējam Dievu vaigu savā ticības dzīvē? Jo Dievs grib tādus bērnus, kas viņu meklē, kas viņu pielūdz, kas grib veidot dziļas, personīgas attiecības ar viņu. Meklējiet
viņa vaigu. Neapslēp no manis savu vaigu un neastum savu kalpu dusmās. Tu esi manas palīgs. Neatmet mani un neastāj mani, tu Dievs man pestītāji. Jā, tiešām, slava Dievam, slava mūsu varenajam kungam, ka tiešām viņš ir kopā ar mums, ka viņš ir mūsu palīgs, ka viņš tiešām gādā par ikvienu, par katru, ikvienu no jums, ka tiešām viņš ir nomodā, ka Dievs ir nomodā par tevi, ka Dievs ir nomodā par tavu vajadzību. Dievs spēj visu, viņš var visu izdarīt, tikai tev ir jāpaļaujās, tev ir jāuzticas uz viņu, uz viņa palīdzību paļaujiet, uzticies. Un uzdošu arī jums un sev arī jautājumu, kas ir tavs mierinājums grūtībās? Kas ir mūsu mierinājums grūtībās, kad mums ir smagi, kad mums ir grūti, kad mūs nospiež mūsu sirds, kad mēs esam vāji, kad mēs paliekam vāji? Kas ir tavs mierinājums grūtībās? Pie kā tu vērsies? Un tiešām ceru un novēlu, lai katrs ļaudis, lai katrs Dieva bērns, lai arī tu savās grūtībās, savā grūtā brīdī vērsies pie varenā glābēja un pie mūsu mīļā pestītāja Dieva, kas mūs sargā, kas mums palīdz. Viņš izvilks mūs no šiem grūtībām un darīs mūs stiprus. Un kā teikt Dieva vārdā, ka viņš nepārbaudīs pāri par mūsu spēkiem, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, kā mēs varam panest. Jā, kungs ir varens. Viņš tev palīdzēs. Halleluja. Viņš tev palīdzēs. Un kā tiek arī teikt no 2. līdz 3. pantam, Psalms 27, 2-3. Kad ļaundari mani pretinieku un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, manas sirds ir bez bailēm, kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Tiešām, vai tavā dzīvē ir paļāvība uz Dievu? Vai tev ir paļāvība uz Dievu? Jo Dievs tiešām vēlas, lai mēs paļaujamies, lai mēs meklējam, lai mēs tiecamies pēc Dieva un pēc Dieva varenās klātbūtnes, lai mēs meklējam viņu savā ticības dzīvē. Lūk, patiesība. Un kā tiek teikt tālāk, ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems. Ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems. Lūk, tik brīnišķīgi, ja mūsu vecāki mūs atstātu, tad tas kungs mūs pieņems. Dievs mūs nekad neatstās, viņš nekad mūs nepametīs, viņš nekad neteiks, man nav laika. Viņš neteiks, pienāc rītā. Bet viņš tiešām tevi pieņems, viņš nekad mūs nepametīs. Bet mēs bieži novēršamies no viņa, mēs bieži negribam lūkoties uz viņu, mēs bieži aizveram savas garīgās acis un tad brīnamies, kas notiek. Kad mēs esam tukši, kad mēs esam izkaltuši, kad mēs neko nezinām, kad mēs neko nesaprotam, bet atbilde ir, ka tu nemeklē Dievu, tev vajag vairāk Dieva klātnību, vairāk Dieva mīlestību, Dieva svētību tavai dzīvei, nospraud mērķi. Jā, es meklēšu vairāk Dievu, nospraud šādu mērķi, ka tu meklēsi vairāk Dievu savā dzīvē. Un ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems tiešām. Ja manis tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems. Dievs mūs katru pieņems. Kā arī tagad tiešām arī šajos laikos, kā zinām, piedzimis mazi bērni, mātes ieliek savus bērnus glābējas silīteis, vai arī daudzas bērni
bērnamā atrodās, bet tiešām Dievs mūs pieņems. Ja mūsu vecāki mūs atstāja, tad Dievs mūs pieņems. Un kā tiek teikt arī tālāk no 9. salma 11. panta. Uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet tos, kas tevi meklē. Arī ļoti brīnišķīgi tiek teikt. Uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamet tos, kas tevi meklē. Tiešām, ja tu meklēsi Dievu, ja tu paļausies uz viņu, viņš tevi nepametīs. Uz viņu tu arī būs drošs, un uz viņu tu vari paļauties. Viņš tevi nepametīs. Un kā tiek teikt tālāk, salmā 14. salms, 2. pāns. Tas kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem un raugās, vai jau kāds ir saprātīgs un meklē Dievu. Tas kungs tiešām raugās, vai jau kāds ir saprātīgs un meklē Dievu. Dievs raugās uz mums, Dievs raugās uz mūsu sirdīm, vai mēs meklējam viņu, vai mēs slāpstam pēc Dieva, vai mēs gribam tapt piepildīti. Vai mēs gribam, ka Dievs mūs piepilda ar svētību, vai mēs tuvojamies viņam ikdienas un ik brīdi. Dieva priekšā, vai mēs tuvojamies, vai mēs viņu meklējam. Un tiešām mūsu dzīves galvenā jēga ir meklēt tā kunga vaigu. Ja nav tavā dzīvē Jēzus, ja nav tavā dzīvē šī Jēzus piedošana, ja nav tavā dzīvē šī Dieva mīlestība, tad kāda nozīme tavai dzīvei? Jo kā teikt dziesmā, kas es esmu, ja man nav tevis Jēzu? Kas mēs būtu, kas mēs esam, ja nav mūsu šī Dieva mīlestība? Kas mēs esam, ja mums nav mūsu dzīvē Jēzus, kas piedod mūsu grēkus, ja mēs nesaucam pēc viņa? Ja mēs neslāpstam pēc Dieva, un ja mēs nepieņemam šo Dieva mīlestību, kuru viņš deva caur savu dēlu Jēzu Kristu, kas uzņēmās mūsu grēkus, kas paņēma mūsu vājības, mūsu slimības, visu pie krusta Golgātā, par visu tev ir samaksāt, par visu ir samaksāt. Un kā tālāk, jo Dievs ir brīnišķīgs, un ja mēs klaudzināsim, tad viņš atvērs savas durvis. Tiešām arī svarīgi ir, lai mēs tiešām klaudzinām un lai mēs tiešām meklējam Dievu, jo Dievs tiešām ir brīnišķīgs. Dievs ir brīnišķīgs, un mums tiešām ir jāmeklē viņš ik brīdi un pastāvīgi. Un ja mēs klaudzināsim tiešām pie Dieva durvīm, tad viņa tiešām atvērs savas durvis, un mēs ieiesim un varēsim veidot ar viņu attiecības. Ja mēs klaudzināsim, Dievs atvērs, un mēs varēsim piedzīvot viņa mīlestību, viņa klātnību, varēsim veidot ar viņu attiecības. Ja Dievs klauvē pie mūsu sirds durvīm, tad arī mums vajadzētu atvērt tās viņam. Tiešām tik bieži arī mēs noraidam šo Dieva mīlestību, ka mēs neatveram savas sirds durvis, ka mums ir viss vienalga. Kā ir, tā ir. Ka daudziem ir vienalga. Ka ir vienaldzības gars, bet tiešām atver savas durvis. Ielaid Jēzu, pieņem viņa mīlestību, slavē viņu, pasakies viņam. O, kungs, slava! Tiešām atver savas durvis, lai viņš ieiet un lai viņš var strādāt tevī, lai viņš var veidot tevi par svētu, par patīkamu, par garīgu templi, par Dievu mājokli, kuru viņš izveido tavu sirdi, izveido, izmīca, kā māls, kā podnieks, izmīca.
tiešām slavē Dievu, jo Dievs tiešām grib veidot tevi un tiešām izliet par tevi savu žēlastību, izliet par tevi savu žēlastību un svēto garu. Tik varens ir Dievs, tik varens ir Dievs, tik varens ir mūsu glābējs kungs un Dievs, ka viņš izlej par mums savu žēlastību, un ka nāk viņas svētais gars, kas mūs piepilda, kas mūs vada visā patiesībā, kas uzrāda mūsu vainas, un tiešām, lai nāk arī svētais gars šajā vakarā, lai tiešām iztīra mūsu sirdis, lai viņš nomazgā mūsu traipus, lai nomazgā mūsu tīras balts, un parāda arī mūsu vainas, mūsu nepilnības, lai dara mūs pilnīgus, patīkamus Dievam, par patīkamiem bērniem, par patīkamiem ļaudīm Dievu priekšā. Un tiešām, un jautājums, kādu cilvēku mēs varam saukt par saprātīgu? Kādu cilvēku mēs varam saukt par saprātīgu? Tādu, kurš ikdienas regulāri un disciplinēti meklē viņa vaigu savā lūkšanu kambarī. Tas ir saprātīgs cilvēks, kas ikdienas regulāri un disciplinēti meklē Dieva vaigu savā lūkšanu kambarī un lasa Bībeli. Un daudziem arī nav šīs personīgās attiecības ar Dievu, jo viņi nemeklē Dievu, un tāpēc arī viņus nevar nosaukt par šiem saprātīgiem ļaudīm, jo viņi nemeklē Dievu, un viņiem nav disciplinētas attiecības ar Dievu, un arī lūkšanu laiks, tāpēc arī viņiem nevar būt, un arī viņi, un arī tādi nevar piedzīvot personīgas attiecības ar Dievu. Bet Dievu vārds saka, meklējiet viņu, kamēr viņš ir atrodams. Meklējiet viņu, kamēr viņš ir atrodams. Šodien meklē viņu, jo rīt var jau būt par vēlu. Šovakar meklē viņu, viņa vaigu. Dievs mums katram šodien dod iespēju meklēt viņu. Šovakar mēs varam meklēt viņu. Šovakar ir šis laiks, rīt var jau būt par vēlu. Izvēlies meklēt Dievu jau šovakar. Un kā teikt arī salmā, 17. salmā, 2. pantā, no tava vaiga es gaidu spriedumu par sevi, tavas acis redz to, kas ir taisnība. Dievs visu redz. Viņš raugās uz mums, vai mēs darām taisnību Dievu priekšā, vai mēs esam taisni. Un kā teikt arī salmā, 16. salmā, 2. pantā, es saku uz to kungu, tu esi mans kungs, bez tevis man nav nekā cita laba. Bez Dieva nekas nevar būt mūsu dzīvē labs. Bez Dieva mēs neko nespēsim, bez Dieva mūsu dzīvē nebūtu nekāda nozīme. Un kā teikt arī salmā 17. 5. pantā, salms 17.5. Mani soļi ir cieši turējušies pie tavām tekām, manas kājas savā gājumā nav ļodzījušās, tiešām turēties pie Dieva. Meklē Dievu patiesībā, turēties pie Dieva, tiešām, un iet patiesības ceļus kopā ar viņu. Iet taisni pretī Dievam, nevis projā no Dieva. Lai Dievs mūs svētī, ka mēs tiešām paļaujamies un ejam kopā ar viņu. Un kā teikt arī 16. salmā, 11. pants, salms 16.11. Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, tu piepildi mani ar prieku savu vaiga priekšā, un jaukas svētības pilnas dāvanas pie tavas labās rokas ir mūžīgi. Tiešām
Dievs ir dzīvība, dzīvības ceļš. Kā mēs varam iet, kas mūs piepildīs, kas mūs pacels, ka mēs kritīsim, ka mēs klupsim. Tiešām, bet viņš mūs piecels atkal no jauna. Un tiešām, kā arī teikt, 18. salmā no 17. līdz 18. pantam, salms 18, 17 līdz 18. Viņš izstiepa sava roku no augšienes, satvēra mani un izvilka no lielajiem ūdeņiem. Viņš mani izrāva no stipra pretinieka rokām, no maniem naidniekiem, kas mani pārmērīgi stipri būdami māca. Tiešām Dievs mūs izvelk no šī grēku purva, no šī grēku bedres, kā arī teikt, viņš mūs ir izrāvis no tumsas valstības un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā. Viņi tiešām pieņemiet Dieva mīlestību, pieņemiet Dieva žēlastību, jo tiešām Dievs grib piepildīt tik vienu bērnu, viņš grib piepildīt tik vienu bērnu, kurš lai iet kopā ar Dievu, kurš lai piedzīvo viņu ikdienas ik brīdi. Turies pie sava mīļā tēva rokas, turēsimies pie Dieva, pie viņa rokas, jo viņš izrauj ārā mūs no posta. Cik brīnišķīgi. Viņš izrauj ārā mūs no posta. Un tiešām, lai tev būtu patiesas, personīgas attiecības ar Dievu, tev ir pastāvīgi jāaug, tev ir jāpieaug Dieva atziņā, Dieva izpratnē, Dieva vārda izaugsmē, tev ir jāaug. Tavas attiecības ar Dievu padziļināsies, tavas attiecības ar Dievu padziļināsies, ja tu uzturi ar viņu attiecības, un topi paklausīgs. Arī ļoti svarīgi, lai mēs esam visās vietās paklausīgi Dievam. Un tiešām, kā arī teikt, apustuļu darbos 2. nodaļā 38. pantā, apustuļu darbu grāmatu 2. nodaļa 38. pants. Atgriezieties no grēkiem un lieciet kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Tiešām, lai mums arī būtu šīs personīgas attiecības ar Dievu, mums ir jānomirst savai vecajai dzīvei, mums ir jātiek vaļā no grēka, mums ir jālūdz Dievs, lai Dievs nāk, lai Dievs atbrīvo mūs no visiem grēkiem, kas ir mūsu dzīvei. Necenties dzīvot savā spēkā, bet tiešām tiecies dzīvot priecīgā paļāvībā un uzticībā svētā gara spējām, kas darbojas ar tevi. Tiešām, jo mēs savā spēkā neko nespējam. Mēs savā spēkā esam mazi, mēs zaudējam. Bet, kad nāk Dieva svētā gara spēks, tad mēs tiešām varam būt stipri un darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam un saprotam. Paļaujies. Ikdienas izsūdi Dievam savus grēkus un pieņem savu grēku piedošanu garā, kas tev ir novēlēta Jēzu Kristu. Jo tiešām Dievs sūtīja savu dēlu, kas mīra visu mūsu grēku dēļ, pieņem viņa mīlestību, pieņem viņa tuvumu, pieņem viņa žēlastību. Viņš tevi piepildīs. Viņš tevi piepildīs. Un tiešām, lai mums būtu personīgas attiecības ar Dievu, tad ikdienas lasi Bībeli. Ikdienas lasi Dieva vārdu.
jo Dievs runā caur savu vārdu uz tevi, uz tavu sirdi. Viņš piepildīs tavu dzīvi ar savu vārdu, ar savu vārda svētībām. Katru dienu iesāc un noslēdz ar lūkšanu. Katru dienu, kad ej gulēt, kad cēlies no rīta, iesāc savu laiku ar lūkšanu. Māciet atrasties kontaktā ar Dievu visu laiku. Tu vari viņam uzticēties arī savā skolā, mācībās, darbos, kalpošanā, attiecībās ar citiem. Visur, kur mēs ejam, visu, ko mēs darām, mēs varam būt uzticīgi Dievam. Un arī ir svarīgi, ka mēs uzturam kontaktu ar citiem ticīgajiem, bērniem un pieaugušiem un visiem pārējiem, kad mēs arī viņus stiprinam un kad arī viņus vadam uz Dieva vārda patiesību. Stāsti saviem draugiem un paziņām, ko Dievs darīs tavā dzīvē. Esi ar viņiem kopā pēc iespējas vairāk, lai viņi varētu mācīties no tavas attieksmes un rīcības, dodot viņiem priekšzīmi, kā dzīvot. Tiešām arī svarīgi mums ir nodibināt kontaktu ar apkārtējiem cilvēkiem un arī vadīt viņus Dieva vārda patiesībā. Mums ir jāpieliek pūles, lai pavadītu pēc iespējas vairāk un ikdienas vairāk laika ar Dievu, ar Dieva vārdu, un to savā dzīvē arī īstenotu, izdzīvotu, mājās, skolā, mācībās, darbos un attiecībās ar tuviniekiem, draugiem un paziņām, lai mēs arī pieaugtu, lai arī mēs šo Dieva vārdu nestu un dotu tālāk tiem, kam tas ir jādzird. Tiešām, lai Dievs mūs katru svētī, un lai tiešām Dievs mūs katra vada, bet tiešām, kad mēs paļaujamies uz viņu, kad mēs tiešām paļaujamies uz viņa vārdu, kad tiešām, kad mēs meklējam viņu un viņa klātnību savā dzīvē, un kad meklējam viņu, un kad mums ir šīs personīgās attiecības ar Dievu. Paldies Tev, mīļais debes Tev, par šo brīdi, par šo Tavu vārdu patiesību, par šīm pārdomām, Dievs, ka tiešām mēs varējām būt kopā, kad mēs varējām runāt par Tavu vārdu, Dievs tiešām svētī katru Tavu bērnu sirdi, lai tiešām aizskar, lai arī viņi tiešām būtu nomodā par sevi, par saviem līdzcilvēkiem, lai arī viņi tiešām degtu priekš Tevis, priekš Tavu vārdu, Dievs, uzrunā katru Tavu bērnu un uzrunā, lai arī viņu dzīvēs būtu svētā gara augļi, un lai arī viņiem tiešām būtu attiecības ar Tevi, tiešām, kungs, stiprini un atjauno katru Tavu bērnu attiecības, ja kādam to ir par maz, svētī Dievs, svētī šo turpmāko vakaru, svētī un ikvienu Tavu bērnu. Svētības vārdi, lai skan arī jums, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.